Hei, hei, foršais! Paldies, ka tu man esi! Šodien es tev esmu sagatavojis pasaku par zvirbuļiem. Aiziet! Pilsētas parkā Veca Ozola zaros dzīvoja liela zvirbuļu saime. Viņi bija pelēki, ātri un visu laiku čivināja. Zvirbuļiem patika troksnis un spilgtas skaļas dziesmas. Visi zvirbuļu bērni mācījās čivināt skaļi un ātri, lai pievērstu savu uzmanību. Divi vispopulārākie putnēni bija čivulis un dzirkstele. Viņu dziesmas bija visgaišākās un visskaļākās. Taču zvirbuļu ģimenē bija arī mazais zvirbulēns Pūka. Pūka nebija neveikls, viņš lidoja ļoti ātri, bet viņš bija citāds. Viņa balss bija ļoti klusa un maiga. Viņš nespēja radīt tādu skaļu un žilbinošu čivināšanu, kādu pārējie gaidīja. Čivuls un dzirkstele bieži par Pūku smējās. Kāda jēga te no tevis, Pūka, ko? Mūs nedzird, ja mēs nečivinām. Tu esi pārāk kluss. Ai, Pūka jutās nevajadzīgs. Viņš vēlējās draudzēties un piedalīties rīta korī, bet domāja, ka ar savu kluso balsi viņš nav pietiekami labs. Tāpēc viņš sēdēja viens un vēroja putnu kņadu. Kādu dienu zvirbuļu saime svinēja lielo čivināšanas dienu. Tie bija svētki. Visi lidinājās, dziedāja, dejoja, priecājās. Bet te pēkšņi viņus pārsteidza briesmas. No meža ieradās lielā melnā vārna. Krā, krā! Viņa bija slavena ar savu vēlmi nozagt visas zvirbuļu savāktās sēklas. Vārna nolaidās zvirbuļu kokā. Zvirbuļi sāka kliegt, čivināja, haotiski lidoja riņķī, turpu šurpu. Taču viņu skaļās dziesmas vārnu nesatrauca. Viņa mierīgi gaidīja īsto brīdi. Brīdi, kad varētu savākt gardās, kraukšķīgās sēklas. Pūka tikmēr sēdēja zaru biezoknī un cītīgi vēroja notiekošo. Viņš pamanīja, ka vārna neiebilst pret skaļu čivināšanu un haotisko lidināšanos. Bet Pūka zināja, ka vārna ļoti baidās no viena veida skaņas. Un tā ir čūsku šņākoņa. Kamēr citi zvirbuļi panikā radīja skaļu jucekli, Pūka pacēla savu galvu un lēnām ar visu savu drosmi sāka radīt klusu, zemu, nācošu skaņu. Tā bija tik atšķirīga un negaidīta, ka vārna sāka satraukties. Citi putni, kas bija tuvumā Pūkam, dzirdēja šņākšanu. Čivuls un dzirkstele, redzot, ka viņu skaļums nedarbojas, pēkšņi bija spiesti ieklausīties, un arī viņi sāk atdarināt Pūkas kluso šņākoņu. Šī neprastā, klusā un vienotā skaņa acu mirklī iedvesa bailes vārnai. Vārna nodomāja, ka kokā ir pilns ar čūskām, un pārbijusies aizlidoja prom. Jā, sēklas bija glābtas! Zvirbuļu saime pēkšņi palika klusa, un tad viņi aplidoja apkārt mazajam zvirbulēnam. Dzirkstele teica: piedod mums, Pūka,
Mēs domājām, ka tikai skaļumā ir spēks un vērtība, bet mēs tik ļoti kļūdījāmies. Tava klusā balss un tava gaišā sirds ir vērtība, kas glāba mūs visus. No tās reizes zvirbuļi apzinājās, ka nav svarīgi, vai tu izskaties citādi, vai tava balss ir klusa vai skaļa. Patiesībā viss ir svarīgi un vajadzīgi šajā pasaulē. Vērtība slēpjās nevis skaļumā, bet iejūtībā un spējā ieraudzīt, kā tieši tu vari otram palīdzēt. Paldies tev, ka klausies pasaku. Atā.